Labvakar! Labvakar! Mēs esam tiešraidē. Kā katru ceturtdienu? Jā, mēs šovakar esam tiešraidē no Suverēnās varas, no Jūlijas lapas un aicinām jūs noteikti šodien rakstīt komentāros, kā jau parasti. Lūdzu, rakstiet, no kurienes jūs mūs redzat. Lai mēs varam papildināt karti. Jā, un noteikti rakstiet, vai šobrīd jūs mūs redzat labi, dzirdat labi, kas ir ļoti arī svarīgi priekš mūsu tehniskās nodaļas, jo mēs pētam, cik mēs varam kvalitatīvi jums sniegt šo informāciju. Kā arī uzliekiet īkšķīti uz augšu un padalieties ar mūsu raidījumu. Jā, mēs būsim ļoti priecīgi, jo kā jau mēs rakstījām pašā sākumā, tad kaut kas aizdomīgs notiek ap mūsu tiešiem ēteriem, ne? Maigi izsakoties ir aizdomīgi, jā. Kaut kas aizdomīgs. Lūk, skatos, kā cilvēki jau sāk pievienoties, brīnišķīgi, es jau jūs redzu, un tad visticamāk jūs arī sāksiet rakstīt sveicienus pirmos, un tad mēs arī lasīsim jūsu komentārus. Jā, paldies par jūsu komentāriem. Mēs nevaram katreiz paspēt atbildēt tiešraidēs, ja, bet pēc tam mēs viņus apskatāmies un mēģinam atbildēt jau nākošajā. Tāpēc šodien visticamāk mēs esam izvilkuši to sāli no tiem visiem komentāriem. Jā. Un tā mūsdienas tēma būs pastarpināta atbildot uz jūsu jautājumiem, kas pāries lēnām daudzās aktuālās tēmās arī šobrīd. Redz, nāk jau pirmie komentāri, brīnišķīgi cilvēki sāk pievienoties, sveicieni Ventspilī, sveicieni kolēģiem, lūgums kolēģiem, jā, arī atbalstīt tiešraidi, dalīties un pastāstīt saviem draugiem un tuviniekiem, ka mēs šodien sarunājamies ar visu Latviju, un ne tikai ar visu Latviju, arī noteikti ar Lielbritāniju runāsim, ar Spāniju. Inga pieslēdzās mūsu kolēģis, sveiciens, jā. Katrā gadījumā šodien studijā ar jums būs Jūlija Stepaņenko. Uģis Sprincis. Labvakar. Labvakar. Sāksim laikam ar to, ka jums visticamāk ir ļoti liela interese par to, kā tad mums gāja šajā nedēļā un ko tad mēs tādu labu sadarījām. Un tāds vispilgtākais nedēļas notikums tomēr paliek sarakstu iesniegšana Centrālā vēlēšana komisijā. Jā, viennozīmīgi. Tas ir tiešām notikums numur 1 mūsu partijai. Un esam gandarīti ar mazām niansēm, bet viss mums ir izdevies. Un mēs esam priecīgi paziņot, ka mēs esam iekšā un mēs esam izvēlējušies numuru. Mēs esam izvēlējušies numuru 12. 12, kas ir ļoti labs skaitlis. Kā jau teicām arī žurnālistiem pēc izlozes, ka šis numurs mums nozīmē ļoti daudz. Mēs strādājam vairāk nekā 12 stundas dienā. Vairāk kā 12 mēnešus gadā. Vairāk kā 12 mēnešus gadā, lai panāktu labus rezultātus visiem jums. Un to, ko mēs esam apņēmušies darīt arī tālāk, arī piedāvājot savu kandidatūru Eiroparlamentam kā deputātiem, arī to mēs plānojam darīt. Bet es sākšu tikai ar to, mazliet šobrīd tā kā neliela atkāpīte. Cilvēki mums šajās dienās rakstīja. Ko viņi rakstīja? Cilvēki, komentāri bija dažādi. Es gribētu teikt, ka komentāri bija pilna amplitūda. Jā. No pašiem zemākajiem līdz pašiem cēlākajiem. Tad bija komentāri. Sākumā mūsu atbalstītāji teica, Malači, mēs jūs atbalstīsim. Mēs ļoti priecājamies, ka beidzot būs par ko balsot, jo ļoti garlaicīgi vienmēr norit vēlēšanas uz Eiroparlamentu. Jā, bet tas ir katru reizi no vēlēšanām uz vēlēšanām ir tāda garlaicība, tāds skurbums, kad jāpaskupina viss ir. Roberts Zīle, jā, protams. Ušakovs, Vaidere. Vai tad šie cilvēki prasa vēl liekus komentārus? Cilvēki paši var šobrīd paskatīties, ko viņi ir izdarījuši reāli,
cilvēku labā, Latvijas labā un izdarīt secinājumus. Nu, Roberts Zīle, esot ietekmīgākais Eiroparlamenta deputāts, tā mums stāsta veikali reklāmas, bet Tas ir es no sērijas viena tante teica. Es nepiekritīšu, jo mēs neesam dzirdējuši tādu spēcīgu uzstāšanos no kāda no šiem mūsu kandidātiem. Mēs, starp citu, speciāli to mēģinājām atrast. Jā, nevarējām atrast. Un arī tie balsojumi tādi, ziniet, tā kā šodien ir, rīt nav, un nav īstenībā nevienas iniciatīvas par kādu, piemēram, Covid afēras izmeklēšanu. Tur tikai citu valstu deputāti strādā. Ļoti aktīvi strādā, pie kam mūsējie kaut kā klusē par šo lietu. Tad par Latvijas interesēm arī īstenībā tā tiek aizmirsts. Es domāju, pat nevis aizmirsts, vienkārši atstāts novārtā. Vienkārši neinteresē šīs lietas. Un tad mēs tomēr esam nolēmuši iet un piedāvāt savu kandidatūru, jo mēs strādājam šeit Latvijā ļoti godprātīgi. To jūs redzējāt. Un tad sākās komentāri no mūsu atbalstītājiem. Lūdzu, neiet prom, jo jūs mums esat šeit vajadzīgi. Un es teikšu tā, ka šie komentāri ir tiešām paldies, jo tas nozīmē, ka jūs mūs ļoti augstu vērtējat. Jo, ja jūs rakstītu, ko jūs vispār iedomājaties, ja? Nē, cilvēki mums raksta tiešām augstu vērtējumu, ka jūsu darbs ir vajadzīgs šeit. Kur jūs tagad skriesiet? Paliekat šeit. Atbilde ļoti vienkārši. Mēs strādājam gan Latvijā, gan Eiropas parlamentā. Patiesībā mums jau ir sadarbības partneri Eiropā, ar kuriem mēs arī piedalīsimies šīs Eiroparlamenta vēlēšanās. Tas ir ACPM, kas ir kristiešu kustība Eiropā. Līdz ar to mēs nebūsim pilnībā iemesti svešā vietā, pilnīgi neko nezinot. Mums ir savi kolēģi, uz kuriem mēs varēsim paļauties, jo mūsu tas virziens ir tiešām vienots. Jā, rekur cilvēki jau rakstās. Sveiciens Sālās Grīvai, Ventspilī, tā. Jā, cilvēki, rakstiet, droši rakstiet tos komentārus. Ja mēs uzreiz nevaram atbildēt, mēs noteikti viņus izskatām pēc tam un veidojam tādu apkopojumu. Un tas, kas no šiem komentāriem, tā tēma, kas izriet tāda visaktuālākā, to tad mēs katrā nākošā tiešraidē solāmies jums izstāstīt. Jā. Kā jūs redzat, mēs esam ļoti aktīvi šeit Latvijā, strādājot pie tā, lai atklātu dažādas nelikumības, lai aizstāvētu jūsu tiesības. Es pat teiktu, pārsvarā sākās viss ar nepilnībām, kuras noved pie nelikumībām beigās. Es minēšu vienu nelielu piemēru, kā piemēram Latvijas intereses tika ievērotas un kā mums izdevās izmainīt notikumu gaitu. Neliels piemērs, varbūt kāds no jums jau ir to dzirdējis, bet es atkārtošu. Tātad obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, jūs zināt, kas tas ir. Un Eiropas parlaments bija lēmis vienu brīdī pievērsties tam, ka tātad ievies šo te oktu mašīnām, kuras stāv garāžā. Jā. Tāpēc, ka ja pēkšņi, mazums notiek kaut kas un mašīna sāk ripot, un tad tā ripojošā mašīna visādus šos te zaudējumus nodara kādam, es nezinu, vai cilvēkam, vai mantai, un tad lūk, lai šī ripojošā mašīna tiktu apdrošināta, tad ir jāpērk apdrošināšana arī tādām mašīnām, kuras, piemēram, ziemas sezonā stāv garāžā. Motocikli, mašīnas, arī traktoru tehnika. Jo esot bijis viens gadījums Austrum Eiropā, kur traktors esot nejauši uzbraucis kādam zemniekam. Šis viens gadījums Austrum Eiropā kaut kur un tikai viens, tāds izklausās pēc viena tante teica, jo patiesībā cik Austrum Eiropa ir liela. Un tiešām viens gadījums, tad tiešām ir jāmaina likumdošana dēļ viena gadījuma? Jā, lūk, es vairāk teiktu, ka tas bija apdrošinātāja lobijs, tāds nepiesakts. Bet jā, sauksim lietas īstajos vārdos, tas bija lobijs. Un strādājot Eiropas lietu komisijā Saeimā, pie mums nonāca šis jautājums, un patiesībā
Visi deputāti bija gatavi atbalstīt. Bija tāda ļoti miegaina tāda atmosfēra, jo Eiropas lietu komisijā vienmēr ir ļoti miegaina atmosfēra. Ja nav runa, piemēram, par bēgļiem vai LGBT tēmu, viss pārējais ir tā ļoti, ļoti mierīgi. Un tad arī šeit šis jautājums gandrīz pagāja garām, un tad es tā, stop, neapstiprinam. Kas notiks ar vasaras sezonas transporta līdzekļiem? Jā. Jo mums ir, es atvainojos, atšķirībā no Spānijas, tomēr ir tādi apstākļi, kuri tā kā piespiež. Laika apstākļi, tu domā. Tieši tā. Un zini, mums izdevās tiešām to pagriezt. Jo Latvijas priekšlikums... Ja tur būtu, kā jau tu pati minēji, ja tur būtu kaut kāds punktiņš par LGTB, droši vien, kad visi pamostos un nekas neiziet cauri atkal. Jā, bet šis bija tāds punkts, kas, labi, balsojam tālāk. Lūk, maziņš piemērs, varbūt ne tas būtiskākais, bet tomēr visi tie, kuri šobrīd joprojām tātad nevar savus transporta līdzekļus dabūt ārā, tāpēc, ka viņiem ir vasaras, piemēram, sezona, motocikli tostarp. Šobrīd vismaz pagaidām var būt droši, ka viņiem neliks maksāt to oktu, par to, ka viņiem transporta līdzeklis stāv garāžā. Es gribētu teikt, ka tas ir tiešām liels sasniegums, jo daudzās Eiropas valstīs ir jāapdrošina jebkurš transporta līdzeklis uz gadu. Lūk, sveiciens Gulbenai, sveiciens Olgai, un rekur Kaspars raksta, ka tas ir lobijs, jeb vēlme, lai cilvēki vispār atsakās no automašīnas. Eiropas komisija vajadzīga kā zeķiņa. Mēs runājām par Saeimas Eiropas lietu komisiju, kurā tiek apstiprinātas valstu pozīcijas Eiropas Savienībā. Arvīds raksta, kāpēc okta jāpērk piekabēji. Piekabi it kā bez auto pati par sevi nepiedalās ceļu satiksmē. Mēs varam šo jautājumu izskatīt uz nākošo reizi, bet šobrīd es tiešām nevarēšu atbildēt. Un domāju, ka to arī Jolija nespēs atbildēt. Paldies Arvīdam par jautājumu. Šis ir labs, šo mēs piezīmēsim. Komentāros atbildiet, varbūt kāds zinātājs varēs pateikt. Jā, varbūt tiešām kāds ir tiešām vairāk saistīts ar CSDD un viņu nolikumu, līdz ar to varēs pateikt konkrētāk. Jā, vienīgais tas ir gadījums, bet tad man ir jautājums vēl par to piekabi, kāpēc ir okta. Bet tad jau arī kasko visticamāk var nopirkt piekabē. Varbūt, nē. Es domāju, visticamāk, jo tas ir atsevišķi reģistrējums transporta līdzeklis, lai gan nav pašbraucošs. Un tas stāvošais uzripo virsū manai piekabei, viņa var būt pašbraucoša vienā gadījumā, tad, kad viņa vienkārši zaudē saikni ar vilcēju transporta līdzekli. Tad viņa gan būs. Lieliski. Tad pāriesim pie mūsu komandas. Jūs noteikti gribat dzirdēt, kurš no suverēnās varas ir gatavs piedalīties darbā un piedāvāt jums savu brīnišķīgo kandidatūru. Neskatoties uz to, ka es zinu, ka daudzi mūsu atbalstītāji ir ļoti negatīvi noskaņoti pret to, ka Jūlija ir saraksta augšgalā un Jūlija ir uzņēmusies šo te saraksta vadību. Jums ir bez Jūlijas vēl 17 brīnišķīgi kandidāti, kurus jūs varat izvēlēties un tieši viņiem pievilkt plusiņu un viņus nosūtīt uz Eiroparlamentu. Mīnusiņu mēs nevienam neaicināsim. Bet tā ir cilvēka iespēja. Protams, tā ir cilvēka iespēja, bet Uģi, tu šobrīd... Par mīnusiņiem, kāpēc es to pieminēju? Nedrīkst likt mīnusiņu. Kāpēc es to pieminēju? Atceramies ļoti labi 14. Saeimas vēlēšanas, kuru cilvēki bija šausmīgi nikni uz jauno vienotību un tieši uz Kariņu kungu, kuri speciāli ņēma jaunās vienotības sarakstu un viņus strīpoja ārā. Un rezultāts mums ir zināms vēl šodien, baudāms patiesībā. Tieši tā, bet mēs atceramies, tad mīnusus nekad nevelk, bet svītro ārā. Tas ir būtiski, jā. Bet mūsu sarakstā noteikti nevienu nesvītrosiet. Ļubova Švecova, mūsu kolēģis Saeimā, ar kuru mēs kopā strādājām 4 gadus, valsts ieņēmuma dienesta finanšu pārvaldes priekšniece, ļoti pieredzējusi kolēģi, kurai ir finanšu jomā, protams, es domāju, ka neviens nevarētu līdzināties viņas zināšanām un viņas pieredzēji. Ļubova, brīnišķīga kolēģe, un es arī ļoti priecāšos, ja jūs viņu atbalstīsiet. Karina Sprūde, arī noteikti jūs esat ar Karinu pazīstami, ja nē, tad
iepazīsieties arī tuvākajās tiešraidēs. Karina Sprūda arī ir mana bijusī kolēģi Saeimā. Un es teikšu tā, ka viņa ir viena no retajām arī Saeimas deputātēm, kura viņai bija iespēja būt koalīcijā, starp citu, savu laiku, bet viņa izvēlējās sirdsapziņas ceļu. Viņa saprata, ka gulties zem vienotības, kā to darīja KPV sākumā, Kaimiņu partija, nav tas, priekš kām viņa tika ievēlēta. Un tāpēc, principā, no Karinas viss arī sākās. Redzi, es gribētu teikt, ka viss ir atkarīgs tieši no cilvēka. Tieši tā. Sergejs Dolgopolovs, jūs viņu noteikti arī pazīstat, tas ir politikas grāns. Viņš ir ļoti, ļoti ārkārtīgi pieredzējis politiķis, kurš joprojām aktīvi seko līdz visiem politiskiem procesiem un ir gatavs ar savu pieredzi mums palīdzēt šajā cīņā. Tā kā paldies arī Dolgopolova kungam. Zinu, ka viņš ir strādājis, vismaz es ar viņu esmu strādājis 2 sasaukumus, un interesanti ir tas, ka neskatoties to, ka viņš bija opozīcijas politiķis, viņu ļoti cienīja visi. Arī koalīcijas politiķi vienmēr pret viņu izturējās ar lielu pietāti, jo pieredze tomēr un arī diplomātija dara savu. Gita Priede, mūsu brīnišķīgā kolēģe Gita, kurā ļoti interesantas reportāžas vienmēr raksta no ārvalstīm. Viņa dzīvo šobrīd Zviedrijā, bet viņa noteikti atbrauks uz Latviju, un mēs ar Gitu arī es ceru, ka mums izdosies arī kā tiešraidi. Jā. Gita bija tas cilvēks, kurš pēdējā dienā paspēja nobraucot, ja nemaldos, 800 kilometrus nobalsot par to, lai netiktu atbalstīt šis notariāta likuma grozījumi. Jā, pie kam izveidojot skaistu video rolīti. Tā kā, jūs noteikti atcerēsieties Gitu ar šo video. Armands Kaļišuks, arī mūsu brīnišķīgais kolēģis, kurš ir arī strādājis Saeimā, gan palīga amatā, bet viņš ir, es atceros, ka viņš savā CV uzrakstīja, ka viņš ir vadījis militārās parādes. Un tas ir tāds ļoti interesants fakts no Armanda, ko mēs... Vai tu zināji? Jā, zināju. Brīnišķīgi. Tā kā Armands, starp citu, ir tas cilvēks, kurš pavisam drīz būs ļoti, ļoti, ļoti populārs, jo viņš ir tas, kurš ir iesniedzis prasības pieteikumu pret sabiedrisko pakalpojumu regulātoru. Jā. Jo Armands uzskata, un mēs arī visi uzskatām, ka šie sadales tīkla tarifi tika apstiprināti nelikumīgi. Un jūs redziet, cik ilgi ir nepieciešams laiks, lai šī taisnība tomēr uzvarētu. Lai kaut ko apstrīdētu. Jā, kopš Jāņiem mēs šobrīd esam šajā procesā. Apmēram kopš Jāņiem. Jā, un 14. martā Armands jums arī sniegs interviju no tiesas sēžu zāles par to, kā viņam ir gājis. Mēs tur visi būsim, jebkurā gadījumā. Un noteikti informēsim arī jūs par šo. Jā. Pāvels Naumovs, mūsu brīnišķīgais kolēģis, valdes loceklis, ārsts homeopāts, kuram ir ļoti daudz pateicīgu pacientu un kurš ir ļoti mīlēts Latvijas visu cilvēku, bērnu, pieaugušo, jaunu, varbūt ne tik jaunu cilvēku vidū. Tā kā Pāvils arī piedalās šajā cīņā un ir gatavs ar savu pieredzi un ar savu sirdsapziņu piedalīties jūsu tiesību aizstāvībā. Timurs Safjuļins, arī mūsu kolēģis, valdes loceklis, un viņš ir Cietvielu fizikas institūta starptautisko projektu piesaistes vadītājs, un viņš mums ir atbildīgs. Jau ir atbildīgs par sadarbību ar ICPM, ar Briseli. Tā kā arī Timuru jūs noteikti drīz redzēsiet mūsu konferencē, nosaukumu, kurai nosaukumu mēs vēl pieslīpēsim, bet mēs runāsim par bezskaidru naudu. Ļoti svarīgs temats, tā kā sekojiet līdzi. Un tad ir tāds viens ļoti interesants un brīnišķīgs cilvēks vārdā Uģis Sprincis. Tāds arī tur ir. Jā, Uģis ir uzņēmējs, kurš ir
atgriezies no Norvēģijas. Jā, Bet joprojām tātad ar Norvēģijas sirdī un ar zelta rokām. Es gribētu teikt ar Latviju sirdī, jo visi, kas man pazīst arī Norvēģijā, zina, ka es esmu viens no vēlākajiem Latvijas atbalstītājiem, faniem vienmēr bijis, tāpēc sveiciens visiem. Jā, Igors Solomātins, profesors, oftalmoloģijas klīniku vadītājs, es domāju, ka arī noteikti jūs esat dzirdējis par šo brīnišķīgo cilvēku, kurš ir izārstējis tūkstošiem pacientu. Šobrīd viņš ir arī Rīgas domas deputāts. Marija Koričeva, mūsu brīnišķīgā kolēģe, kura ir iepirkumu speciāliste, vadītāja, ekonomiste. Marija ir arī viena no mūsu spēcīgākajiem kolēģiem, kurš būs gatavs arī aizstāvēt mūsu ekonomisko programmu. Eriks Flaumans, šis ir mūsu sadarbības partneris no partijas Vienota Latvijai. Eriks Flaumans ir darbojies ārlietu jomā, viņš ir arī augsta ranga diplomātijas speciālists. Ļoti patīkami ar Eriku Flaumanu kopā strādāt, arī gan sastādot programmu, gan arī... Ar viņu vienkārši parunāties jau ir patīkami. Jā. Jelena Paķomkina, arī mūsu brīnišķīgā kolēģe, uzņēmēja. Viņa ir piedalījusies arī Saeimas vēlēšanās, un viņa ir ļoti aktīva bijusi arī atbalstīja mūsu piketos, un šobrīd ir gatava arī mesties cīņā par mazo un vidēju uzņēmēju tiesībām. Jānis Lauva, es domāju, ka Jānis mūs šobrīd skatās, es redzēju viņa komentāru. Mūsu arī viens no tādiem ļoti spilgtiem dalībniekiem šajā sarakstā, Jānis ir neatkarīgs, bet viņš ir ļoti atraktīvs. Viņam ir savs viedoklis. Ir brīnišķīgi, Jāni, prieks redzēt. Viņam ir ļoti interesants viedoklis par procesiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jānis ir uzņēmējs. Redziet, tur ir tā lieta, ka mums, kas ir padzīvojuši ārzemēs 5+, ir savādāks skatījums uz daudzām lietām, un ir daudzas lietas, ko mēs gribētu ieviest arī šeit Latvijā. Bet labākās lietas, nevis kā notiek šobrīd, kad tiek ņemts no liberālās sistēmas tās sliktākās. Mēs tieši pretēji, mēs gribam labākās, tāpēc mums tas skatījums ar Jāni ir stipri līdzīgs, un tās vēlmes arī ir stipri līdzīgas. Jā, Jānis ir ļoti drosmīgs, un viņa viedoklī ieklausās daudz. Ļoti interesanti viņu klausīties. Es ceru, ka pavisam drīz Jānis arī atnāks uz šo studiju, kad viņš atbrauks uz Latviju. Būs visiem ir šī iespēja mūsu kandidātiem, lai mēs varētu ar katru kandidātu iepazīstināt, jo tas ir svarīgi. Viņi ir jāredz sejā, viņi ir jādzird, ko viņi runā, kā viņi runā, un vienkārši jāiepazīstās ar viņiem. Aleksejs Ignaķevs, arī mūsu brīnišķīgais kolēģis, viņš ir vienmēr labā garstāvoklī. Viņš ir vienmēr ļoti pozitīvs. Man tas ļoti patīk Aleksejā. Atceros viņu no priekšvēlēšanu laika vēl pie visām teltīm. Vienmēr, kad atnāk Aleksejs, visi smaida, jo viņš izstaro tādu pozitīvu enerģiju. Un jā, Aleksejs ir uzņēmējs, viņš ir arī vieglo taksometru nozars darba devēja organizācijas vadītājs. Tiešām ļoti priecājamies par to, ka arī šāds kolēģis mūs atbalsta. Viesturs Rozenbergs, arī mūsu kolēģis no Alūksnes. Viesturs ir zinātņu doktors, inženierzinātnēs, arī pedagoģijas maģistrs. Tātad mums ir arī zinātnieki mūsu sarakstā. Un Viesturs, viņam ir vienmēr ļoti interesants viedoklis par visu notiekošo, un Viesturs, principā, mēs sākām ar viņu strādāt vēl pandēmijas tā saucamās laikā, kad bija šī brīvības memoranda grupa, kurā mēs visi kopā dalījāmies iespaidos un viedokļos un meklējām izēju no šīs situācijas. Tā kā Viesturam paldies. Oksana Savdīgova, arī mūsu brīnišķīgā kolēģi, viņa ir aprūpes māsa. Viņam vēl viens medicīnas darbinieks mūsu sarakstā. Jā, cilvēks, par kuru varam priecāties, kad ir beidzot atgriezusies uz strīpas un tikus galā ar savām veselības problēmām. Laipni lūgt atpakaļ, Oksana. Un Oksana, paldies, Oksana arī ļoti drosmīga ir. Viņa ir
jāsaka, visu cieņu. Un arī vēl viens no mūsu kolēģiem, arī valdes loceklis, Vjačeslavs Stepaņenko, izvērnās advokāts. Un katru trešdienu jūs varat vērot viņa tiešraides. Tā kā nevienam jau nav noslēpums, kad šī ir tava un Vjačeslava partija. Un šobrīd tas saraksts ir izveidots tāds, tā kā mamma ir priekšgalā un tētis ir apakšā. Un līdz ar to mēs visi vilksim to mammu. Tētis pieskatīs mums. Tad lūk, noteikti no šī brīnišķīgā saraksta jūs noteikti varēsiet izvēlēties pēc sirds patikas. Ir ļoti dažādi kandidāti, ļoti dažādi, tāpēc jūs varat izpētīt visus. Mūsu skatītāji patiesībā var komentāros uzrakstīt, ar ko viņi gribētu redzēt šādas tiešraides starp citu. Un tas būtu ļoti lieliski. Protams, uzliekam laiciņu, kam jums patīkam, padalāmies, pasveicinām visus savus paziņas draugus, radus un sakat, te forši kaut kas notiek, nākat paklausieties. Jā, jo Uģis ir gatavs arī savu vietu piešķirt vēl kādam kandidātam. Viennozīmīgi. Un jā, pavisam drīz mēs arī publicēsim intervijas ar kandidātiem, arī rakstveidā varēsiet palasīt. Pirmā intervija ir iznākusi ar mani, mēs mājaslapā esam izvietojuši to, tur var mazliet vairāk par mājaslapu, jo ir jāpasaka, ka cilvēkiem ir jāapmeklē šī mājaslapa, lai izlasītu tavu interviju. Suverenavara.lv vai redzams vai nav, bet katrā ziņā noteikti ienāciet. Mums tur būs drīz dažādi interesanti jaunumi. Cilvēki raksta komentārus, Roberts Zīle esot viņiem sūtījis e-pastus. Starp citu, šis ir kaut kas unikāls, kad e-pasta ir kur? Inbox.lv. Tur vajadzētu paskatīties, kāda tur tā saiknība ir izveidojusies. Jā, principā šāda politiska reklāma un datu aizsardzība kaut kā man neiet kopā īsti. Jo inbox tas ir tavs privātais e-pasts, ko tu esi izveidojis, un kādā sakarā kaut kāds politiķis tiek klāt taviem datiem. Te jautājums laikam par datu drošību. Varbūt kaut kādā brīdī tu esi piekritis kādā mājaslapā dalīties ar saviem datiem, bet katrā ziņā es domāju, ka Aleksandrs Kirsteins, kurš ir ļoti spēcīgs pretinieks Robertam Zīlem, visticamāk varētu izmeklēt šo jautājumu, jo tas ir, principā viņi abi divi ir ļoti spēcīgi konkurenti. Satiekot Aleksandru Kirsteinu numuru izlozē, viņš pajautāja, vai es pateicu, ka jā, tiešām jūs esat ļoti spēcīgs konkurents šobrīd Nacionālajai apvienībai, un tad viņš tā pajautāja, vai šī partija vēl vispār pastāv? Tur savā starpā ir cīņa. Šis tāds retoriskais jautājums ir īsti labs un īsti vietā. Un tas arī izmet vairāk sarkanos karodziņus. Līdz ar to nacionāļiem būs jāpasako līdzi, bet tas, kad viņos notiek lielas pārmaiņas un šķelšanās šobrīd, tas jau ir jūtams ārpusē. Jā, katrā ziņā šīs Eiroparlamenta vēlēšanas būs ļoti interesants. Milzīga konkurence gan liberālajā spārnā, Latvijas attīstībai par tad progresīvie, kuri jau faktiski ir, viņi jau faktiski sēž jau tur, tāpēc, ka tur ir Mārtiņš Staķis, un visiem patīk Mārtiņš Staķis no progresīviem, es runāju. Varbūt Briselē ar stabiņu parādīsies. Kas zina? Tur būs stabiņi, bet tur būs tāds liels karoks, ko viņš staipīja pa Vecrīgas ielām savā. Arī dzan, ko pie domas izskāra vienpersoniski. Un šis tas bija cits. Bet, ar karogiem viņam ir. Viņam ar karogiem ir tā kā uz tu. Ja visiem ir uz jūs, tad viņam ir uz tu. Bet arī nacionāli konservatīvajā rangā ir ļoti daudz piedāvājumu, teiksim tā. Interesanti, ko īsti piedāvā JKP, nav skaidrs, jo tur ir tāds mišums. Tiem JKPistiem ir diezgan interesanta situācija. Viņi paņēma vienus foršu lauku sievu un mēģina uz viņas pleciem tagad izbīdīt sevi ārā no politiskās mēslainas, kur viņi ir nonākuši. Un šis nav skaists gājiens. Es ceru, ka iedzīvotāji šo saprot un spēs novērtēt un nebalsos vienkārši par viņiem. Lūk, bet šodien tieši runājot par šo iniciatīvu, par kur tu runāji, saprotu, ka tā ir tā. Jā. Šodien šī iniciatīva bija Saeimā, un Saeimā es biju pārliecināta, ka balsojums būs viennozīmīgi pozitīvs. Bija, bet bija vairāki
vairāki deputāti no Jaunās vienotības, kurš neatbalstīja šo iniciatīvu. Jā, bet es gribētu uzreiz pieminēt, kad ir jāsaprot, ka šī iniciatīva nebija par mazajām lauku skolām, bet gan par mazajām lauku vidusskolām. Un tā ir liela atšķirība. Jo tad, kad pati šī iniciatīvas autore uzdeva jautājumus saviem kolēģiem JKP, kuri apgalvoja visi vienā vārdā, ka tā ir iniciatīva pret mazo lauku skolu slēgšanas, tad viņu starpā arī kaut kas nav īsti izrunāts līdz galam. Nu, katrā ziņā tā šobrīd ir nodota budžeta komisijai. Tas ir labi. Bet Jaunā vienotība pretojās Čudars, Daugavietis, Labuts, Patmalnieks, Baire, Fels, Kristovskis, Rērs, Rotbergs, Krastīņš no Jaunās vienotības, visi šie deputāti neatbalstīja šo iniciatīvu. Tur kaut kāda neliela šķelšanās, tā kā laikam sanāca, tā kā, ka zemnieki atbalstīja, progresīvi atbalstīja, šie neatbalstīja. Zemnieki mēģina tagad ļoti viltīgi uzspodrināt savas spalvas pirms Eiroparlamenta vēlēšanām, izmantojot tiešām mūsu pašu zemniekus. Un, tas nav skaisti vai pieņemami. Zemniekiem pašiem ir jāizdara secinājumi par šo visu. Vienīgais, kas ir slikti, ko es jau jūtu, kad zemnieki sāk savā starpā plēsties. Jā, to mēs arī sapratām no tiem protestiem. Ko tu tur redzēji, ka tur cilvēki īsti nebija sapratuši, par ko viņi iet protestēt? Zini, mūsu zemniekus kārtējo reizi izmantoja kā nevajadzīgu vienību, izsaucot uz protestu, nepasakot par ko. Cilvēki no labākās sirdsapziņas iznāca viņos pārliecināti, kad viņi aizstāv tieši savas vajadzības, savas vērtības, bet tā jau nebija. Pēc tam mēs varam redzēt, kā Latraps mēģina tur līfarēt kopā ar ministru un viss tas, kas tika uzstādīts it kā, kurs jāizdara nedēļas vai mēnešu laikā, pēkšņi tiek izdarīts. Par šo varētu uztaisīt atsevišķu tēmu, varētu pieaicināt vairāk zemniekus un parunāt īstenībā. Jā, Rekur Kirsteins varot atnākt uz mūsu tiešraidi, lai nacionāļi galīgi mēs labprāt paaicināsim. Kāpēc ne? Parunāsimies ar viņu. Varbūt tā nebūs tiešraide, bet mēs varam uztaisīt vienu domnīcu ar viņu. Jā, Rekur raksta Valdis Kalniņš, interesanta lieta ir CO2 kvotu tirgošana. Starp citu, par to laikam mēs runāsim. Mēs varbūt ne gluži līdz kvotām nonāksim, jo mums ir zināms laika ierobežojums tiešraidei, bet CO2 kvotu tirgošana tā varētu būt vēl viena atsevišķā tēma atsevišķai tiešraidei. Jā, un par CO2 mēs jau pieteicām tādu vienu lielo tematu. Es nelielu ievadu izstāstīšu, un tad tev došu vārdu. Mēs, tad, kad atceraties, bija šī arī visa tā parakstu vākšana par to, lai mazās skolas saglabātu, redzējām, cik daudz bērnu un vecāku un skolotāju stāvēja pie skolām un dziedāja himnu, lai pievērstu uzmanību šai problēmai. Un tad vienā brīdī kāds no mūsu kolēģiem pajautāja, laikam tā bija Ļubova Švecova, kā tur ir ar tiem gaisa mērītājiem? Jo mēs atceramies, ka mēs toreiz, kad bijām Saeimā, tad bija kaut kā ļoti daudz visādi iepirkumu. Tad pirka, vienkārši neskatoties šito vajag, tāpēc, ka Covid iepirkumi. Un, zem tā visa... Tur bija atvieglojumi. Jā. Tos varēja ātri dabūt cauri. Līdz ar to, tāpēc šie iepirkumi bija tik daudz un tik nepārdomāti. Un tad pateica, ka tie bija JKP, starp citu tie paši, kas tagad ir. Viņi pateica, mums ļoti vajag mērīt gaisu skolās. Bet tu apskaties tie JKP, viņi mērīs gaisu skolās. Viņi bija tieši tie paši, kas parakstīja skolu reformu. Un tagad viņi ir tieši tie paši, kas viskvēlākie aizsargi ir, lai neslēgtu skolas. Tādi viņi ir. Bet mēs iegājām tajā mājaslapā, un izrādās tā ir speciāla mājaslapa, kurā var sekot līdzi tam, kāds gaiss ir, piemēram, Ostvalda vidusskolas matemātikas klasē, un cik daudz, piemēram, šī gaisa piesārņojums ir bijis no rīta, cik ir vakarā, un kāda ir temperatūra bijusi, tu vari izpētīt pilnīgi visu, ja? Jā. Starp citu, dārgie klausītāji un skatītāji,
Jūs varat ieiet co2.mesh.lv, kur var redzēt visus šos mērījumus, un par to uzlieciet atkal kādu laiciņu. Bet, ja pavisam nopietni, tādās tabulās ir redzams ne tikai CO2 sastāvs, bet arī relatīvais gaisa mitrums un gaisa temperatūra klasēs. Ir ļoti interesanti tādā tabulā, kad viņi ir aktīvi vēl jau šodien, viņi funkcionē, pat slēgtās skolās darbojās šie rādītāji, kas ir interesanti. Ir skolas, kur nav interneta pieslēguma. Es kāpēc šo stāstu? Tāpēc, kad kāds uztur šo lapu, kādam par šo ikmēnesi maksā naudu. Jo tev vairāk ir klienti, jo lielāka ir naudas summa, kas ir jāsamaksā. Tas ir vienkārši bizness un nav tur nekas noslēpjams. Tāpēc mēs arī šodien esam nosūtījuši Izglītības un zinātnes ministrijai pieprasījumu par to, cik izmaksā šī lapa un kas notiek tālāk ar šiem mērījumiem. Jā, šī lapa, tas arī interesanti, bet es gribētu atgriezties jau uz 22. gada maija beigām, kad noslēdzās un tika uzstādīti šie gaisa kvalitātes mērītāji un tika palaista šī sistēma, ja? Kur atskaitēs ir skaidri pateikts, ka tika uzstādīti 14,000 sensoru un ap 1000 iekārtu. Pat nav precīzi, ir ap 1000. Kur interesanti, ka kaut kādas iekārtas ir pazudušas, ko var redzēt arī meža mājaslapā. Jā, ir arī pazudušās iekārtas. Kā vispār var pazaudēt iekārtas? Tas ir interesanti. To mēs varam pajautāt atkal Izglītības ministrijai. Ja? Pie kam par šo iepirkumu tika iztērēti 4,3 miljoni. Īsti atšifrējumi šim nav. Es vienkārši ielīdu, paskatījos šādus mērītājus, tad viņu cena svārstās tur no kvalitātes principā no 20 līdz 120 eiro. Tātad pieņemsim, ka nopirkām pašus dārgākos, pieņemsim to un pieņemsim vēl šito, tie būs kaut kāda 1,3 miljoni. Tātad 3 miljonus izmantoja, lai viņus izvadātu un uzstādītu. Un kas izvadāja un uzstādīja? Modules Engineering. Tas ir uzņēmums, kas dibināts 1994. gadā, bet tie, kas ir ilgāk saistīti ar celtniecību, ar inženieru tīkliem, tie zina, ka tā bija Modules Rīga, kurš toreiz uzsāka savu darbību kā apgaismas ķermeņu un elektromateriālu tirdzniecību vispār. Un tikai kaut kādā 2003. gadā viņi kļūst par būvu uzņēmumu Velvi īpašniekiem. Un kas tur ir priekšgalā? To skatītāji paši var apskatīties, kas ir priekšgalā. Bet interesantākais notiek pēc tam ar visu to, jo 14. gadā uzņēmumu vadību uzņēmās tāds Vitālijs Hrapovs un Velga Stūre. Šie it kā plašs komentārus neprasa, kas ir būvniecības nozarē, zina, kas tie ir. Pa cilvēkiem, kādos procesos viņi ir iesaistīti un kādas atbildības viņi nes. Un interesanti, ka 16. gadā Modules Rīga kļūst par MN Holdings grupas uzņēmumu. Un 17. gadā viņi nomaina nosaukumu no Modules Rīga uz Modules Engineering, kur patiesībā no MN Holdings labuma guvēja ir Jekaķirina Ņikuļina un Valdis Koks. Šīs personības arī īsti neprasa skaidrojumu. To visu var fiksi iegooglēt un jums parādīs visu šo, teiksim, cilvēku sasniegumu listi. Ja? Nevajag šobrīd iedziļināties. Bet kas ir interesanti vēl? Tu biji tādā laikā Saeimā, un tad, kad bīdīja šos iepirkumus cauri, tā pamatideja bija nodrošināt mūsu bērniem kvalitatīvu gaisu klasēs. Tā bija tā pamatdoma. Tāpēc tika uzstādīti šie CO2 mērītāji. Tika veidotas veselas grupas. Šobrīd arī, ja jūs ieiesiet izglītības kvalitātes valsts dienestā, jūs redzēsiet, tur ir buklets, kā tam visam jādarbojās. Jātais ir pašnovērtējums, starp citu par pašnovērtējumiem. Tur ir skaidri uzrakstīts, kad skolās ir jāveic aptaujas, anketēšanas, intervijas gan ar skolēniem, gan ar pasniedzējiem, gan ar visiem skolas darbiniekiem. Es te apjautājos starp mūsu partijas, starp paziņām, starp draugiem, neviens nav saņēmis šādu, neko nezinām. Un man radās jautājums, kāpēc?
Nu, tā vienkārši mans subjektīvais viedoklis. Sāku skatīties tālāk, kas tam var būt par iemeslu, kāpēc tad nedara. Jo patiesība jau slēpjas vēl dziļāk. Par skolām atbildīgas ir pašvaldības. Tagad, ja tas gaiss pie pašnovērtējuma, gaisa kvalitāte neatbilst īpašniekiem un turētājiem, ir jāveic uzlabojumi. Tas nozīmē, ka pašvaldībai vajag atkal papildus līdzekļus, lai varētu veikt kaut kādus remonta darbus. Kur viņi var ņemt naudu? Valsts ir izdomājusi, ka var aizņemties no valsts kases. Bet nevis vienkārši aizņemties, bet uz procentiem, kur ir 4,3%. Tātad tas nozīmē, ka tu no savas kabatas kreisās pārliksi labajā kabatā un vēl samaksājuši 4,3% atliekot apakaļ kreisajā. Kaut kā tā sistēma uztaisīt. Tāpēc tās pašvaldības īsti neiespringst uz šo visu. Bet, ja mēs atgriežamies pie tās gaisa kvalitātes, tad ir tāda interesanta lieta, kad nav ņemts vērā viens ļoti, ļoti būtisks faktors, kas ir slāpekļa dioksīds. Pēc ķīmiskās formulas NO2. Kas ir slāpekļa dioksīds? Zini? Jā, tas tieši ir tas dēļ, kāpēc tam var sāpēt galva. Ja cilvēks atrodas nevēdinātā telpā, bet ja šī viela pārsniedz visas normas, tad ir arī smadzeņu bojājumi. Jā, tas tieši tā. Saistībā ar tas ir saistībā ar izplūdes gāzēm pārsvarā. Jā, kur te raksta cilvēki jau. Jā, un redzi, kas veidojās. Mēs it kā no vienas puses rūpējamies, izšķiežam naudu, bet atkal mēs izšķiežam bezjēgā. Jo mēs jau nepanākam to, pat izglītības mājaslapā var jau atrast, izglītības ministrijas mājaslapā var atrast ieteikumus, kā rīkoties, ja tev CO2 uzkāp. Ja par normu tiek uzskatīts 1000 ppm, tad dabiski tas ir 400 tikai. Tad iesaka tagad vērt vaļā logus, vēdināt, vērt durvis vaļā. Tas nozīmē tā, ka atverot logu, mēs ielaižam iekšā NO2, izdanam ārā CO2, kur bērni ir gaitenī, viņi pēlpo tur, tad ienāk apakaļ un elpo tālāk. Cik bieži tu kā mamma esi dzirdējusi, kad bērnam sāp galva no skolas, atnākot mājās? Ir gadījies. Ir gadījies. Bet... Redzi, šeit mēs bišķīt pavilksim vēl lielāks paralēls. Ko darīt? Paskatīsimies bišķi savādāk. Pagājušā reizē mēs runājām par Čākšas bīdīto, kā izglītības ministrs, skolu reformu. Tur tā pamatīdeja ir visu šīs lauku skolas aizslēgt un sadzītu uz centriem, kur būs tagad visi kopā mācīsies. Un šeit veidojās tāda, amizanta situācija. Mēs gribam bērniem nodrošināt svaigu gaisu, tīru gaisu, bet mēs dzenam uz centriem, kur slāpekļa dioksīds ir pārsvarā. Neviens netaisa ventilācijas sistēmas, neviens netaisa rekuperācijas sistēmas, neviens netaisa attīrīšanas, jo tas ir dārgi atkal. Laukos, kur ir svaigs gaiss, tur mācīt nedrīkst. Jānāk ir šeit. Uz centriem. Piesmakušās klasēs. Jā, un tad, protams, man kā būvniekam ir interesantas lietas, es paskatījos, un cik tad ir jābūt tai telpai, piemēram, uz vienu cilvēku. Ja? Tur ir sadalījums, ja? Bet, teiksim, visparastākā mācību klase uz vienu skolēnu ir jābūt 2 kvadrātmetriem. Ja mēs ejam pēc jauniem veidojumiem, ko grib panākt, tad sanāk, kad skolas klasē ir jābūt apmēram uz kaut kāda 64 kvadrāti. Jo 32 cilvēki, 32 skolēni klasē ir tā robeža, ka tikai tu sāc drīkst taisīt paralēli klasi. Jā, pēc šiem noteikumiem, jā. Jā, kas tad mums sanāk 64? Kurā skolā ir 64 kvadrātmetru klases? Tas ir daudz, nav tāds. Bet ar to jau joki nebeidzās. Skolā griestu augstums 2,73 metri, 3,20 vēl ir kaut kur. Lai nodrošinātu šādās skolās pietiekumu gaisa kvalitāti, kas ir noteikta gan Latvijas būvnormās,
gan ministra kabineta noteikumos, gan Eiropas komisijas noteikumos, tiem ir jābūt 15 kubikmetriem stundā. Tas ir 5 litri sekundē uz vienu cilvēku. Mēs esam šeit 2, tātad tiem būtu jābūt 10 litriem sekundē, mums vajag gaisa pieplūdumam. Skolā ir jānodrošina. Pie kam izglītības ministrija atkal ir gudrāka par visiem. Viņi ir uzrakstījusi, ka pietiek no 3 litriem sekundē līdz 7. Atkal kaut kas neiet kopā. Nu, un tagad iedomājies, tev ir klase ar griestiem, tev ir jādabūn iekšā tas gaišs. Tev ir jāliek ventilācijas kanāli, kur ir pie šī apjoma liela diametra. Nu, principā tavs bērns jutīsies kā spēcīgi nospiests, jo griezta augstums būs kā 2,40, 2,30. Vai viņš gribēs mācīties tur? Nedomāju viss. Šeit nav, mēs atkal kaut ko darām darīšanas pēc. Nevis, lai kaut ko panāktu, bet tikai, lai izdarītu. Un šeit atkal veidojās tas pats variants, ja? Mēs izdarīsim kaut ko ķeksīšu pēc, ja? Čakšu uz lūpām, viss tur jāsadzen. Nu, ko mēs tagad sadzīsim, lai nomirstiem mūsu bērni bez gaisa? Cilvēki raksta, ka remontētajā skolā pēc tam vairs nav tie mērītāji kaut kur pazuduši. Tas ir starp citu, jā, paldies, tas ir interesants jautājums, ko būs jāpašķietina mazliet dziļāk. Pie kam izremontētās skolas, starp citu, ļoti būtisks moments restaurētajās skolās ļoti daudz aiztaisīja vecās ventilācijas ciet un jaunas neievilka. Plus atveramos logus nomainīja ar vitrīnām, kas ir nevaramie logi. Izveidināt klasi ar 2 logiem arī nevar. Un mēs nonākam šeit pilnīgākā tupikā. Nu, mums ir ļoti krasi jāmaina ne tikai viss tas skatījums, bet ir jāmaina likumdošana. Un kas par šo nesīs atbildību, par šo visu murgu, kas ir izstrādāts? Galvenais, ka nav risinājuma, ja mēs redzam, tātad bērni ir ienākuši klasē, mēs pat varam pētīt, kā kurā klasē ir teiksim, ar temperatūru, ar mitrumu un ar šo te CO2. Bet mēs nezinām, ko darīt tālāk ar to, ja, piemēram, ja mēs redzam, ka konstanti tātad ir pieelpotas klases un nav iespējams atrisināt šo jautājumu. Tas gulstās ne jau uz valdības, tas gulstās uz pašvaldības pleciem, kurai ir tagad jāņem kredīts no sevis, lai tagad spētu kaut ko risināt. Tā arī nav izēja. Tāpēc ļoti interesanti būs saņemt atbildi par tiem mērītājiem. Mēs ļoti gaidīsim atbildi no izglītības ministrijas. Es domāju, mēs šo tēmu noteikti turpināsim šķetināt, jo šeit no šīs tēmas izejot, vēl varam parakt noteikti šī virzienā, kur ir 4,3 miljoni, jo tur labuma guvēji nav tie cilvēki ar labākajām reputācijām. Nav. Jā. Un atkal JKP kaut kur, ja? Blakus. Nu, kā lai tev saka? Pie kam, ja mums ar CO2 tā robežvērtība ir 1000 ppm, ja, tad šai NO2 gāzei, ja, viņi ir vispār 20 mg tikai. Viņi ir indīga gāze. Tas ir, jebkurš ugunsdzēsējs var pateikt, ka cilvēki nosmog tieši no šīs gāzes, no slāpekļa dioksīda, ne jau no kā cita. Šeit visi plēš kreklus uz krūtīm, mēs par tīru gaisu skolā mēs nemākam novērtēt. Vēl ir interesanti, ka pagājušā gada septembrī LSMā bija raksts, kur rakstīja, ka ir apsakots 303 skolas, no kurām tikai 17% ir kvalitatīvs gaiss. Un vislielākā problēma ir lielajās pilsētās. Bet zini, kas ir baigi interesanti? Kas parāda, cik mums kvalitatīva ir žurnālistika. Lasot tālāk rakstu, tās ir 303 telpas tikai, nevis 303 skolas. Un 25 skolas Rīgā ir apsakots. Daudz jautājumu ir, uz kuriem nav atbildes. Kur Jānis raksta. Jānis, es saprotu, pētīs šo jautājumu arī pats tālāk. Jānis Lauva paralēli, jā. Un raksta, lai liek atpakaļ vecos un PSRS laika logus, tad ventilāciju nevajadzēs. Atceries, ka mēs skolā arī līmējām logus ciet ziemas periodam. Kartupeļu milti, ūdens tika vārīts klīsterītes, paši no avīzītēm griezām strēmeles un līmējām. Jā, bija lieliski. Jā, tas bija. Tagad, redzi,
lai veidotu kolektīvu kaut kādu satuvināšanas pasākumu, visi ir baigie speciālisti, prasa par to naudu. Kādreiz klasē bija kopā jāizslauka klase, kopā bija jāsavāc klase, kopā bija jāizlīmē logi, kopā bija jāiet talkā. Mums bija tāda satuvināšanās, ka maz neliekās. Nu, redz, ka izrādās, ka tiešām gaisa problēma skolās ir ļoti, ļoti aktuāla. Renāta raksta, Jelgavas tehnoloģijas skola tikko pēc remonta iztērēja 3 miljonus remontam un logi ciet. Vaiprāts dusmas starp brīžos nevēdina. Tātad, paldies. Kā var tur, jā, patiesībā jāskatās, vai tie logi vispār ir verami pirmām kārtām. Otrām kārtām, jebkurš vecāks var rosināt šo pašnovērtējumu. Tādas ir viņa tiesības. Tā kā tur vajag ar skolas vecāku padomu sākt runāt par šo un celt augšā gaismā šo. Arī paši skolotāji cieši no tā, redz, kā raksta. Jā, skolotāji, bet, protams, skolotājs ir tas, kas arī ir visu laiku tādā telpā. Es, piemēram, nezinu skolotāju, kur nebūtu man pateikusi, ka viņai nesāp galva, ka viņai viss ir lieliski. Man tādas pazīstams nav. Ja kādi ir šeit, uzrakstiet, būšu priecīgs iepazīties ar jums patiesībā. Nu, tad jautājums, kāda jēga no CO2 mērītājiem telpā, kurā nevar atvērt logu? Fantastiski. Ko? Ļoti labi. Jā, nu tad paturpināsim nākamajās reizēs par šo. Es saprotu, ka atbildes būs, cerams, ka drīz būs kādas interesantas atbildes. Bet bija pieteikta tāda vēl viena liela tēma – PVO līgums. Globālās pandēmijas līgums. Tu visu laiku man jautāji, Julija, kur var atrast līguma tekstu, kāpēc nav? Redzi, šeit mums ir tāda lieta, es Julijai jautāju, kur viņa var atrast, bet jautājums sākās ar to brīdi, kad mūsu veselības ministrija noslapenoja šo PVO līgumu. Jautājums sākās ar to brīdi. Es pats personīgi esmu rakstījis vairāk kārtīgi uz veselības ministriju, jo tur stāv rakstīts, ka cilvēkiem ir iespēja iepazīties, tevi vienkārši ignorē un neatbild, tu neesi nekas. Līdz ar to iepazīties nevar. Un tu arī neiepazinies Latvijas saitos. Jā, bija jāmeklē, bet iespējams, ka tas varētu būt saistīts ar to, kādā stadijā šis līgums bija. Ja tas bija tādā ļoti, ļoti jēlā stadijā, tad var būt saistībā tieši ar to mēdz būt tas, ka līgums tiek noslapenots. Bija kādreiz arī tāds TTIP līgums ASV Eiropas Savienība. Saprotu, ka Trumps viņu mazliet tā kā sabremzē un šobrīd nekas tālāk tā kā nav pabeigts. Ja? Bet arī mums kā Saeimas deputātiem bija tiesības iepazīties ar šī līguma saturu, bet ļoti, ļoti slepeni. Un mēs gājām uz ārlietu ministriju, stājot īpašā telpā visus telefonus, visas mantas, un tad mēs varējām sēdēt īpašajā telpā pie galda un lasīt. Bet rakstīt varēja tā kā izrakstīt piezīmes, nedrīkstēja fotografēt, nedrīkstēja neko darīt. Un blakus sēdēja darbinieks un vēroja, lai viss ir atbilstoši. Darba procesā šis ir pieļaujams, jo nav jēli līgumi jālaiž sabiedrībā, bet tanī brīdī, ja līgums ir izstrādāts un līgums tiešā mērā skar visu sabiedrību, es uzskatu, ka sabiedrība ir jāiepazīstina. Vismaz tie, kas vēlas iepazīties, ir jādod iespēju šī. Jā, un Valdis raksta, uz kādiem nosacījumiem miljardus aizdeva, kad vajadzēja glābt Zviedru bankas un tautai jūs bija jāsvāk. Uz kādiem? Es pagājušā raidījumā starp citu minēju šos iemeslus, daļu no viņiem. Ja ir vēlme, var apskatīties iepriekšējo tiešraidi mūsu, kur mēs bijām kopā. Bet lielākais no tiem un sāpīgākais bija mūsu pašu tautsaimniecības iznīcināšana un tikai Zviedru banku glābšana. Nekustamā īpašuma nodoklis. Tur ir daudz tie apakšpunkti, kuri bija jāņem vērā. Starp citu, droši varat pagooglēt, pameklēt, ir pieejami arī audio ieraksti. Līdz ar to jums būs noteikti interesanti uzzināt visu šo ķēdīti, jo patiesībā no šī 2008. gada sākās Latvijas degradācija pilnā apjomā. Kā būs ar to jautājumu par veselības aizsardzību? Mēs redzēsim, kā attīstīsies šis scenārijs ar pandēmijas līgumu.
Zinām to, ka maijā šim līgumam ir jāstājas spēkā, bet šobrīd notiek ļoti asa cīņa starp bagātajām valstīm un nabagajām valstīm. Principā ir 2,5 mēneši. Jā. Jo problēma ir par to, ka sakarā ar to, ka šis līgums paredz informācijas apmaiņu, es saprotu, ka ir ļoti svarīgi kādam ievākt informāciju ar paraugiem no visām valstīm. Un nabadzīgās valstis grib saņemt kaut ko pretī. Tātad viņi labprāt tos paraugus dod. Naudas kompensācija visticamāk tā ir vai kādus izdevīgākus noteikumus kaut kādā sadarbībā. Un vēl, protams, ka nabadzīgās valstis vēlās, lai tiktu atceltas visas tās autortiesības uz visiem tiem izstrādājumiem. Pie kā skaitās Latvija? Latvija skaitās pie Eiropas nosacīti bagātās valstis, bet Latvija vispār klusē šajā jautājumā, jo 15 valstis ir iesnieguši savus priekšlikumus pie šī līguma. Un Latvija nav? Nē, Latvija, protams, ka nav šajā sarakstā, bet skatīsimies, kā vispār tālāk attīstīsies šis scenārijs, jo it kā tie, kas seko līdz šī līguma noslēgšanai, ir skeptiski par to, ka viņš tiks noslēgts tik ātri, jo es saprotu, ka tā pretstāvēšana bagātajām un nabagajām valstīm tomēr turpinās. Bet viņa jau ir bijusi no Eiropas Savienības sākuma. Kur raksta Ilona, pie kurām valstīm mēs piedaram bagātām vai nabadzīgām, jo tieši tavs jautājums bija. Jā, bet viennozīmīgi šis līgums raisa vairākas jautājumus tieši saistībā ar valstu suverenitāti, ar valstu tiesībām reaģēt individuāli uz katru pandēmiju. Es gribētu teikt, ka viņš ļoti tieši ietekmē šīs lietas. Varbūt saucam lietas īstajos vārdos. Tas tieši ietekmē Latvijas suverenitāti. Tiešā veidā. Bet līgums līdz galam vēl nav gatavs. Tātad atbildot uz jūsu jautājumiem un uz Uģi jautājumu, līgums nav gatavs. Pagaidām ir tikai tādi priekšlikumi tekstam, kurš ir vēl apspriežams. Vēl būs vairākas, es saprotu, ka laikam 2 sesijas, kurās šo līgumu apspriedīs arī mūsu pārstāvi, kas tur mums būs no Veselības ministrijas, Hosams Abu Meri, noteikti dosies un atbalstīs bez ierunām. Bet mūsu deputātiem bija laiks reaģēt pret šo līgumu līdz 1. decembrim pagājušajā gadā, par ko mēs arī ziņojām un stāstījām visiem deputātiem. Nē, bet tie, kuri izlasīja šo mūsu ziņu, noteikti kaut ko tie, kas vēlējās izlasīt mūsu ziņu, tie saņēma mūsu ziņu. Teikšu kā Levits, tie, kas gribēja, tie lasīja, kas negribēja, tie nelasīja. Jā, tad šis principā, zinātāji šo līgumu salīdzina apmēram, mēroga ziņā ar Parīzes to klimata līgumu. Tātad viņš ir tikpat liels, tikpat ievērojams un noteikti nesīs daudz bažas tiem, kuri seko līdzi cilvēku tiesībām, jo cilvēku tiesības šeit ir arī. Cilvēku tiesības tiek nostādīts vispār otrā plānā šajā līgumā. Šobrīd mums, es saprotu, nav nekādas tiesības viņu ķidāt, jo viņš nav gatavs, un mēs nepiedalāmies šajā izstrādes stadijā. Līdz ar to mēs varam tikai sekot līdzi un informēt tad, kad viņš būs jau izstrādāts. Katrā ziņā arī Eiropas parlamentā par šo līgumu būs runa. Un, ja šis līgums aizkavēsies, tad jaunais sasaukums visticamāk arī varēs par to kaut ko komentēt. Ļoti liela iespēja, ka tu varēsi uzstāties Eiropas parlamenta debatēs un pateikt šo to par šo līgumu. Cerēsim, ka mums izdosies. Tas ir atkal atkarīgs tikai un vienīgi no jums. Šajā jautājumā izdarīt. Kur raksta viens skatītājs, ņemot vērā to, ka Latvijas ziedojas vakcīnas 41 miljonu eiro vērtībā, arī bagātajai Luksemburgai, tad esam ļoti bagāta valsts. Zini, varētu pasmaidīt, ja nebūtu tik bēdīgi, bet patiesībā priecē tas, ka mūsu tautai vēl ir humora izjūta palikusi. Jā, un runājot par humora izjūtu, es saprotu, ka dažiem Saeimas deputātiem vēl laikam ir iespēja pēdējo reizi paciemoties Ēģiptē vai Dubajā, un tad pēc tam vairs to nedarīt. Es domāju, ka tā ir pēdējā reize, kad viņi izbrauks ārpus Eiropas Savienības robežām.
ja mēs runājam par Krievijas federācijas izsludināto personu meklēšanu. Par tiem, jā, kur ir izsludināti meklēšanā, bet pavērojot vakardienas ziņu lenti, arī bija ļoti interesanti vērot to, ka sākumā premjerministra pateica, ka mēs nebaidamies, mūs nevar iebiedēt. Bet kā viņa to pateica? Nu kā? Tu neklausies vārdus, bet paskaties, kāda bija viņas reakcija. Zaķis ar trīcošu asti. Mēs nebaidamies, nē. Viņa pateica, ka viņa nebaidās, bet pēc tam pēc pusstundas iznāca ziņa, ka tomēr izsauc to Krievijas vēstniecības pārstāvi. Jā, viņš bija. Nu, pastāstiet, kā jūs tur darīsiet. Tomēr bail bija. Un tās vakardienas, saprot, ka tā bija top ziņa visos mēdījos, ka tātad, lūk, kas gribēja uztaisīt par top ziņu, bet īsti nesanāca. Bet viss interesantāk ir tas, ka visi, kuri ir tātad piedalījušies pieminekļu nojaukšanā, nav iekļauts šajā sarakstā, un arī Rinkēvičs nav. Bet viņš nomierināja cilvēkus. Neuztraucieties. Visi, kuri šobrīd ir minēti, tātad ir vēl klāt. Tur nav visi minēti. Ja? Varbūt, kad arī es esmu tur, ja viņš tā laikam pateica. Bet šī saistībā, kā tev patika kāda deputāta uzsauciens, kad, lai pasargātu savus pilsoņus, viņiem tagad ir jāiedod diplomātiskās pases? Kā tev šis gājiens patīk? Nē, tas nozīmē, ka tas jau nestrādās, jebkurā gadījumā, jo visi līgumi jau ir lausti. Un vislabākais risinājums, kas tika piedāvāts, ir vispār nekur nebraukt. Nevienam. Jo ja nu kas pēkšņi. Tas ir tautas valodā runājot, aizies mežu un nošaujies. Atgriežoties pie tā, mūs neiebiedēs neviens. Kaut kā jābūt konsekventiem. Ja jau tomēr piesēdāties spēlēt šo spēli, tad jāsaprot, ir kaut kādas konsekvences ir tam visam. Zini, tās konsekvences, jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo mums nav nekādas politiskās atbildības. Un tā ir tā lielākā problēma mūsu valstī. Tā kā uz Ēģipti droši vien vēl var paspēt, vai nevar, es nezinu. Last minute. Ramona var aizbraukt. Viņa arī sarakstā ir. Starp citu, jā, tur droši vien tagad vairāk kamieļus viņai iedos. Viņai ļoti paveicās tagad, jā. Cilvēki raksta par vēja parkiem. Es domāju, ka par to mēs varētu nākamreiz tieši parunāt. Jā, vēja parki. Vispār mēs varētu parunāt par zaļo enerģiju. Tas būtu pat neviena raidījuma, viena vērts bloks, ko mēs varētu izvērst gan par saules paneļiem, gan par vēja ģeneratoriem, kas būtu ļoti interesanti mūsu skatītājiem. Bet šeit man, kad cilvēks uzrakstīja par vēja ģeneratoriem, man acu priekšā atnāca tāda bildīte, kur ceļa malā stāv Tesla un blakus ir benzīna lādētājs lādē Teslu. Jā, redz, kur arī cilvēki saprot, ka humors ir tomēr kādreiz jāpielieto, lai galīgi nesīktu prātā. Tāpēc turpināsim tādā pašā garā, skatīties uz visiem notikumiem un pētīsim ģeneratorus, pētīsim arī gaisa. Jā, tas ir tas, ko jūs lūdzu cienītie skatītāji uzrakstiet savos komentāros, arī šīs tēmas, kas jums ir aktuālas. Kā jau teicu, mēs viņus nemetam ārā, jūs komentārus mēs tiešām viņus lasam un sekojam. Jo viens no iepriekšējo tiešraižu galvenajiem jautājumiem bija saistībā ar pandēmiju. Ar visiem līgumiem, ar visu to, kā tas notiek. Šis skolu gaisa kvalitātes sistēma arī saknes ir no šī laika. Līdz ar to mēs mēģināsim jums izvērstā veidā parādīt šo aspektu no dažādiem skatu punktiem, lai nebūtu viens vienīgs pareizais viedoklis, kā mūsu valstī ir pieņemts. Jā, un vēlreiz atgādināšu jums, uzrakstiet komentārā, kuru no mūsu kandidātiem jūs gribētu redzēt mūsu tiešraidē. Atceramies, ka mēs esam saraksts numur 12. Es esmu numur 9. Tu esi numur 9. Tu esi numur 1. Es esmu numur 1, bet un kopā mums ir 16 fantastiski kolēģi, kurus pēc jūsu iniciatīvas mēs uzaicināsim šeit. Jums parādīsim, jums būs iespēja uzdot jautājumus. Patiesībā sakot, būtu fantastiski, ja jūs rakstat kādu no šī saraksta kolēģiem, kuru jūs gribat redzēt, jūs varat arī sagatavot jautājumus uzreiz viņam. Noteikti. Un tas būtu, man liekas, ļoti fantastiski. Tad viņš varētu atnākt un sevi noprezentēt tieši uz šiem jautājumiem. Paldies jums par šo vakaru. Bija liels prieks ar jums sarunāties un tiekamies nākamā ceturtdien. Neaizmirstat, ka jums patīk mūsu raidījums, neaizmirstat padalīties
Un neaizmirstiet mūs meklēt sociālajos tīklos. Paldies jums! Labvakar! Ar labvakaru!